Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4 un medicīnas sabiedrība ARS. Mēs zinām to, ka, pieņemsim, mašīnai tehniskā apskate ir jāveic vismaz reizi gadā, taču nereti aizmirstam par savu tehnisko apskati. Kādi izmeklējumi būtu primārie un kā šāda baltā karte varētu glābt jūsu dzīvību, to atklāsim raidījuma gaitā. Kopā ar mūsu šīs dienas studijas ekspertiem dakteri Danu Misiņu, Veselības centra 4, ģimenes ārsti, sabiedrības veselības konsultanti un akupunktūras ārsti, specializējusies profilaktiskās izmeklēšanas un veselības risku izvērtēšanā un vispārējā diagnostikā, stažējusies Hongkongā un Lielbritānijā. Aija Rezevska, Veselības datu bankas Medrekorda banku valdes priekšsēdētāja. Doktor, vēlos jautāt, kā tad ir reālā situācija šobrīd Latvijā, kad cilvēki vēršas pie ārsta? Cilvēki vēršas pēc palīdzības novēloti, gan ar vēlīnām stadijām, vēža situāciju gadījumā, gan arī tīri ar akūtām slimībām, gan arī hroniski ielaistām slimībām. Taču ir arī pozitīva tendence, it īpaši vecumā līdz 40 gadiem, jo it īpaši 40 gadnieku vidū, ko mēs redzam no veselības pārbaudas programmām, cilvēki ir ieinteresēti savā veselībā un arī atbildīgi par savu veselību. Kādas apskates būtu obligāti reizi gadā jāveic, vai atšķirās arī šīs vecuma grupas? Protams, mums no padomijas laikiem ir ļoti vērtīga dāvana, ginekologa apmeklējums reizi gadā, kas tiek joprojām aktīvi izmantot sieviešu vidū. Bet mēs neesam tikai ginekoloģiski veidotas. Mums ir sievietēm arī ir tomēr nepieciešama vispārējā pārbaude. Tā skatā arī vīriešiem ir nepieciešama vispārējā pārbaude. Ja mēs runājam par vecuma grupām, zīdaiņiem būtu vēlams pie ģimenes ārsta vai pediatra doties reizi mēnesī. Bērniem tālāk mazbērna vecums un bērna vecums līdz pubertātei. Tas ir varbūt vai reizi gadā līdz reizi 3 gados, un pēc pubertātes vecuma ir reizi 3 gados. Taču pēc 40 gadu vecuma jau būtu vēlams doties pie ģimenes ārsta uz veselības pārbaudi, šo saucamo profilaktisko pārbaudi reizi gadā. Un īpaši gribētu izcelt vecumu grupu pēc 50 gadu vecuma, ja virs 50 gadu vecuma, kad šī profilaktiskā ja veselības pārbaude būtu jo īpaši rekomendējama. Bet kā cilvēkam saprast, kura viņam būtu svarīgākā šī procedūra vai diagnostika, kas būtu jāveic to reizi gadā vai reizi 3 gados? Tas ir tas ciešais kontakts ar ārstu. Mēs nevaram būt tomēr tik tehniski kā mašīnas, iziet kompjūtera diagnostiku. Mums ļoti palīdz mūsdienas tehnoloģijas un ierīces, kas ir augstā līmenī, bet pirmā un primārā ir saruna. Mūsu veselības pārbaudas programmas ietvaros notiek arī ļoti rūpīga anketēšana, jo cilvēkam sarunas laikā varbūt ir uztraukums, baltais halāts nepalīdz, bet tiešām šī pārdomāšana pirms, tāds mājas darbs, kas notiek ar manu dzimtas veselības vēsturi, kāda man ir iedzimtība, kas man ir bijis iepriekš, tas viss ir būtiski. Un tādējādi pirmā ir anketas izrunāšana, tad ir saruna ar ārstu, varbūt mierīgā gaisotnē un nesteidzoties, ja tā ir veselības programma, pārdomājot šo kopējos kopsakarības veselības ziņā. Un, protams, rūpīga apskate, ārsta apskate. Un tad var notikt arī tīri jau gan individualizēt, vai arī pielāgot jau esošajām programmām nepieciešamos izmeklējumus. Tuvāk par šīm esošajām programmām, kā viņas tiek sadalītas, ņemot vērā pacienta vecumu, ņemot vērā viņa rocību vai ņemot vērā to, kas tiešām būtu ļoti svarīgi konkrētajā vecuma grupā veicams? Šīs programmas ir
veidotas gan pa vecuma grupām, kā jūs minējāt, līdz 50 gadiem un virs 50 gadu vecuma, kā minēju, šis gan onkorisks, tā saucamais vēža risks, gan hronisko saslimšanu risks un to komplikāciju risks pieaug pēc 50 gadu vecuma. Tamdēļ ir rūpīgāks jau akcents tīri gan uz mūsdienu tehnoloģijām, agrīnākai vēžu diagnostikai pēc virs 50 gadu vecuma. Tālāk ir, protams, sadalījums vīriešiem un sievietēm. Ja cilvēks ir relatīvi vesels, viņam būtu iespējams pietiekami ar bāzes programmu. Ja viņam ir hroniskas saslimšanas, jau zināmas vai nezināmas, ir sajūta, ka kaut kas tomēr nav labi, bet es nezinu, būtu tomēr vēlams iet tālāk un darboties jau arī ar optimālo un premium programmu. Mēs katru gadu pārskatām programmas, un ir pēdējie pētījumi, ir vadlīnijas, pēc kuriem mēs viņus izskatot un rūpīgi analizējot, mainām, jo zinātne attīstās, un medicīna arī attīstās, un tehnoloģijas mums uzlabojās nepārtraukti. Tā kā mēs ieviešam arī jaunāko. Tad ir pienācis laiks ielūkoties vienā šādā programmā, kas jau ir sakomplektēta un cik raiti tā notiek pacientam. Izmeklējuma programma Premium Plus tika veikta mūsu skatītājai Dzintras kundzei. Pirmajā programmas dienā notika konsultācija ar ārstu. Mums šodienas plāns būtu pārunāt vispirms, kas jums būtu no veselības ziņā patreiz no sūdzībām, kādas problēmas jums būtu uz patreizējo brīdi. Tad mēs izrunāsim jūsu anketu, ko jūs esat sagatavojis un atsūtījis, un mēs esam izlasījuši, precizējot atsevišķus jautājumus. Protams, tad mēs izrunāsim arī lietas, kas jums būtu jautājams tīri par šo programmu, un tad es jūs apskatīšu, mērīsim gan spiedienu, pārbaudīsim visas jūsu orgānu sistēmas un pārunāsim paredzamo veselības pārbaudes plānu. Pēc rūpīgas iepriekš aizpildītas apskata anketas ārsts veica orgānu vizuālo skrīningu, augumu mērīšanu, svēršanu un asinsspiediena mērīšanu. Mums būtu priekšlikums gan ņemot vērā jūsu vecumu, gan šos rezultātus, piemērot premium programmu, nedaudz individualizēt jums attiecīgi saistībā ar sūdzībām par mugurkaulu. Otrajā dienā Dzintras kundze veica ārsta ieteiktās pārbaudes. Grafiks bija intensīvs, taču pateicoties labi saplānotai programmai, viss noritēja raiti. Vispirms tika nodotas asins, urīna un fērča analīzes, kas attainos kopējo veselību. Pēc analīzēm sekoja rentgena izmeklējums plaušām. Iegūtie izmeklējuma rezultāti ir digitāli un automātiski tiek pārsūtīti ārstam. Tālāk sekoja elektrokardiogramma. Šo izmeklēšanas metodu visbiežāk veic pacientiem ar sāpēm krūtīs, aizdomām par sirds ritma traucējumiem, palielinātu asinsspiedienu un sirds mazspēju. Savukārt ehokardiogrāfija sirds izmeklējums ar ultraskaņu. Ehokardiogrāfijas izmeklējumu vienreiz mūžā vajadzētu uztaisīt jebkuram, kuram kaut reizi ir bijušas sūdzības vai aizdomas, ka viņam kaut kas nepatīk pie sirds. Pēdējā laikā ehokardiogrāfijas diagnostikas metode ir strauji attīstījusies, pieejams ar vien augstākas tehnoloģijas, kuras ievērojami atvieglo sirds patoloģiju diagnostiku ar ultraskaņu. Uz šiem jaunākās paudzes aparātiem mēs varam arī noteikt sirsniņas muskuļa rotāciju un audu ātrumu. Nevis tikai plūsmas ātrumu, bet kāda ir plūsmas sirds audos. Tika veikta arī veloergometrija. Tas ir slodzes tests, kas parāda sirds spēju izturēt fizisku piepūli. Izmeklējuma laikā jāsasniedz noteikta slodze, minot velotrenažiera pedāļus. Šajā laikā tiek pierakstīta elektrokardiogramma, kā arī mērīts asinsspiediens, noteikta sirdsdarbības frekvence. Tā kā Dzintras kundze nesā arī brilles, tad doktori nozīmē arī acu pārbaudi. Pirmais, ar ko mēs sākam, mēs mēram acu spiedienu ar bezkontakta metodi. Ja? Tas aizņem dažas sekundes. Neprasa slimniekam ne pilināšanu, ne kaut ko tādu. Pēc tam redzes asumu izmēram. Ja? Pēc tam skatāmies zem mikroskopa. Tie aparāti praktiski dod mums iespēju visu sākumu stādijā, visu izmeklēt. Viena no pacientu sūdzībām bija arī noguruša kāju sajūta. Tādēļ tika veikta arī kāju vēnu dupleksa sonogrāfija. Atnākot pirmo reizi uz diagnostiku, un apskatoties, kādā stāvoklī viņas kāja vēniņas, mēs varam arī pateikt, varbūt, ka jānāk vienreiz gadā, ja ir kaut kāds aizdoms par to, ka tur varētu būt kāds patoloģijas sākums. Ja pilnīgi absolūti vesels vēns un sūdzība nav, var nākt vienreiz 2 gados.
Ja? Bet, ja mēs jau konstatējam tādu rupju patoloģiju, tad, protams, vai nu uzreiz mēs nozīmējam ārstēšanas metodi, vai tā būtu no sākuma kompresijas terapija, vai medikamenti, fizioprocedūras un tā tālāk. Ja? Vai arī uzreiz tad ir ķirurģiska metode. Ja? Tātad no sākuma vizuāli mēs apskatīsimies kājiņas, ja, ko mēs redzam, vai ir kaut kur vēnu mēzli palielināti, ja? Tad varikoze, varbūt ādas krāsas izmaiņas, varbūt kaut kādi bojājumi uz ādas. Pēc vizuālās apskates sekoja rūpīga vēnu diagnostika ar sonogrāfu. Tika apskatītas dziļās vēnas, kāds ir tās pildījums, cik liela tā ir, kā plūst asinis un cik laba ir pulsācija. Ja būtu vecāks paudzes sonogrāfs, tad tik precīzi mēs nevarētu izvērtēt šo. Redziet, mēs pat varam saskatīt pulsa vilni, kas ir tiešām tikai pie prēmijum klases aparātiem ir iespējams izvērtēt viņus. Ja? Absolūti normāla pulsācija, tātad arteriāla asins plūsma mums aiziet līdz pēdai. Ļoti labi. Svarīgi ir pārbaudīt ne tikai kāju vēnes un asinsvadus, bet arī galvas un kakla asinsvadu sistēmu, ko veic ar ultrasonogrāfiju. Tas ir ļoti kvalitatīvs, mūsdienīgs ultraskaņas izmeklēšanas metode, kas ļauj izmeklēt asinsvadu, gan sieniņu struktūru, izvērtēt arī asinsrītes smadzenēs, ja kā notiek cirkulācija, vai tur viss ir kārtībā, vai tur ir kādas problēmas. Īpaši tas ir svarīgi pacientiem, kuriem ir paaugstināts asinsspiediens, kuriem ir paaugstināts holesterīna līmenis, pacientiem ar cukura diabetu, ar citām slimībām, sirdskaitēm. Ja ir ģimenē bijuši insulti, asinsrites traucējumi, tiem pacientiem tā procedūra ir ļoti vajadzīga. Reizi gadā sievietēm vecumā pēc 50 ir jāapmeklē ginekologs, lai veiktu visas nepieciešamās pārbaudes, kā citoloģiskās analīzes un mazā iegurņa ultrasonogrāfija. Mūsdienīga ginekoloģiskā izmeklēšana faktiski nav iedomājama bez ultrasonogrāfijas, bez mazā iegurņa ultrasonogrāfijas. Šī izmeklēšana viņam ļoti svarīga, lai mēs varētu agrīni atklāt dažādas, jaunveidojumus, dažādas izmaiņas mazā iegurņa orgānos, kuras varbūt vienkārši tāpat sieviete pat nejūt, vai arī ārsts pie parastās apskates nevar atklāt. Ir ārkārtīgi svarīgi, lai aparāts būtu labas kvalitātes, lai tas būtu jaunākās paaudzes aparāts ar augstu izšķirtspēju, ar 3-dimensiju, 4-dimensiju sonogrāfiju, ar kuras palīdzību mēs varam sīkāk izmeklēt mazā iegurņa orgānus, ar kur palīdzību mēs varam sīkāk un pamatīgāk izmeklēt arī grūtniecības laikā auglīti. Arī šis mūsu jaunākās paaudzes Bolsonē 8 aparāts, tas ir visjaunākais, ar visaugstāko izšķirtspēju aparāts, kāds vien šobrīd ir ginekoloģijā un grūtnieču izmeklēšanā, un mēs to arī savā ikdienas praksē izmantojam gan ginekoloģisko pacientu, gan arī grūtnieču izmeklēšanā. Sievietēm pēc 50 obligāti ir jāveic arī krūts mamogrāfijas izmeklējums. Dzintrai to bija iespējams veikt uz jaunākās paaudzes mamogrāfiju ar tomosintēzi. Tā lielākais ieguvums ir tas, ka iespējams iegūt krūts rekonstrukciju ik milimetra griezumā, kas ļauj iespējamu patoloģiju atklāt pat visagrīnākajā stadijā. Pēc ārsta rekomendācijām tika veikts arī vairogdziedzeru ultrasonogrāfijas izmeklējums. Veicot šo izmeklējumu, mēs varam konstatēt ļoti būtiskas lietas. Vai nav kāda iedzimta patoloģija vairogdziedzerī? Mēs varam izvērtēt vairogdziedzeru atrašanās vietu, tā formu, lielumu, kontūru un struktūru. Vairogdziedzerī mēs atrodam dažādas struktūras, kuras dažkārt ir grūti atdiferencējamas, veicot izmeklējumu ar vienkāršākiem aparātiem. Tas ir attiecībā uz mezgliem, jo mums ir ļoti būtiski noteikt, vai mezgls ir labs vai slikts. Un ar šādu aparātu mēs ļoti labi varam izšķirt ļoti būtiskas, sīkas struktūras, kuras savukārt nav redzamas ar citu paudžu aparātiem. Par cik pacientei ir sūdzības par muguras sāpēm, tika veikta vēdera dobumu ultrasonogrāfija. Tad, kad mums vajag konstatēt, vai šī problēma ir saistīta ar aknām, vai žultspūsli, vai aizkuņģa dziedzeri, vai nierēm, un arī tādās situācijās, ja ir ģimenes ārsti vai citi speciālisti atklājuši izmaiņas kādā no klīniskajām analīzēm. Tad mēs precizējam
primāri var būt kādu iespējamu patoloģiju. Bet sievietēm atkal noteiktos dzīves posmos vajadzētu veikt šo izmeklējumu arī tādā gadījumā, ja sūdzība nav. Izslēdzot aizdomas par vēdera dobamu orgānu ietekmi uz muguras sāpēm, tika veikts kompjutertomogrāfijas izmeklējums. Tā ir moderna izmeklēšanas metode, kurā ir apvienots ionizējošais starojums un sarežģītas datortehnoloģijas. Jaunākās paudzes kompjutertomogrāfa ieguvumi ir ne tikai samazinātais starojums par 40% un kontrasta vielas kontrole, bet arī uzlabota darba stacija, kas ļauj iegūt daudzu ķermeņa orgānu daļu šķērsgriezumu attēlus 3D rekonstrukcijā. Trešajā dienā Dzintras kundze devās uz atkārtot sarunu pie dakteres Misiņas. Kopumā, Dzintras kundze, jūsu veselība ir lieliskā stāvoklī un var tikai citi gan ar baltu skaldību apskaust un jauniešiem no jums jāmācās. Pēc detalizēta analīžu rezultātu skaidrojuma Dzintras kundze saņēma gala vērtējumu savam veselības stāvoklim. Tālāk, kopumā runājot par citām veselības lietām, mēs jau pārunājam par jūsu holesterīnu diētu, gan arī par kustībām saistībā ar holesterīnu, par D vitamīnu lietošanu, saistībā ar tālāko jūsu pārbaudes režīmu. Tas būtu nepieciešams vienreiz gadā, tā skaitā arī sonogrāfija vairogdziedzerim, sonogrāfija vēdera dobumam, ginekoloģiskā pārbaude, protams, acu pārbaude. Tāds komplekss, ne tik komplekss, bet nedaudz samazinātā veidā jums būtu nepieciešams vienu reizi tikties ar savu ģimenes ārstu. Gadā? Vienu reizi gadā. Dzintras kundze, jums paliek gan izmeklējuma oriģināli un arī izraksts, lai jums būtu, kur ielūkoties ikdienā, un, ja ir nepieciešama konsultācija ar citiem speciālistiem, to uzrādīt arī citiem medicīnas speciālistiem. Paldies! Paldies! Visi izmeklējuma dati glabājas medicīnas iestādes IT sistēmā, kas ārstam ļauj iegūtos rezultātus novērot dinamikā. Izmeklējuma programmas trešajā dienā ar mums Dzintras kundze dalījās savā viedoklī par piedzīvoto. Viss jau ļoti skaisti un ļoti labi ir, un esmu pateicīga visiem ārstiem un visiem, kas ar maniem strādāja un kas nāca pretīm visu, vai ne. Un tagad, uzzinot rezultātu, esmu pavisam patīkami pārsteigta par visu. Un jā, viss ir ļoti labi. Operatīva un pareiza pacientu datu apstrāde, protams, ir svarīga, ja tā notiek arī iekšējā medicīnas iestādes tīklā, bet nereti ir situācijas, kad šī pareizā pacientu datu apkopošana ir ļoti svarīga, ja, teiksim, šis cilvēks apmeklē vairākas medicīnas iestādes, kas nav saistītas vienā veidā. Cilvēks dzīves laikā apmeklē dažādas medicīnas iestādes, varbūt ir bijuši slimnīcā, tāpat varbūt ir bijis kāds gadījums ārzemēs un ir nācies apmeklēt ārstu ārzemēs. Un tas nozīmē, ka cilvēka veselības vēsturi reāli ir izkaisīta dažādās medicīnas iestādēs. Viņi ir sadrumstalotā veidā. Tādēļ Veselības datu banka, Medrekordbanka, mēs nodrošinām, ka cilvēka medicīniskā informācija tiek apkopot no dažādām medicīnas iestādēm. Šī apkopotā medicīnas informācija cilvēkam ir pieejama tiešsaistes režīmā, un viņš šo informāciju var parādīt jebkuram ārstējošam ārstam, vienalga, vai tas būtu Latvijā, vai tas būtu ārzemēs. Dažu minūšu laikā ārstam ir pieejama cilvēka visa veselības informācija kopsavilkumā, īsi un konspektīvi. Pat ja griežās pacients pirmo reizi pie ārsta, tad ārsts dažu minūšu laikā tiešām var novērtēt viņa veselības vēsturi un koncentrēties jau uz akūtās problēmas risināšanu. Šādi kopsavilkumi, viņi satur 95% jau no tās informācijas, kas ārstam ir svarīga, un tie 5% atlikušie ir saruna jau ar ārstu, lai precizētu, varbūt ir nepieciešama vēl kāda izmeklējuma un varbūt ir kas vēl nepieciešams. Protams, ka šāda informācija apkopot slimības vēsturi īpaši nozīmīgi ir neatliekamās palīdzības gadījumos, tad, kad cilvēks ir, godīgi sakot, vismazāk aizsargāts un vismazāk sev arī var palīdzēt. Tādēļ Medrekordbanka nodrošina to, ka neatliekamās palīdzības gadījumā mediķiem ir pieejama cilvēks svarīgākā veselības informācija. Katram klientam tiek izsniegta šāda baltā karte, un baltā karte sniedz dzīvībai svarīgāko medicīnisko informāciju. Uz kartes jau ir uzreiz cilvēka vārds, uzvārds, viņa personas dati, un redzams uzreiz ir, kāda ir asinsgrupa, vai ir alerģijas, kāds ir cilvēka veselības stāvoklis, varbūt ir kādas hroniskas saslimšanas, kuras momentāli ir jāzina. Ir zinām arī radinieku kontakti, tāpat arī ārsta kontakti. Jo neatliekamās palīdzības gadījumi cilvēks pārsteidz tiešām nesagatavotus, bet mums katram ir jāapzinās, ka šajā situācijā mums ir jābūt spējīgiem atbildēt uz jautājumiem, vai
jums ir alerģijas uz medikamentiem, kādus medikamentus jūs šobrīd lietojat, vai jums ir hroniskas saslimšanas, kas ir jūsu ģimenes ārsts. Un šos jautājumus ir tiešām ļoti svarīgi mācīt atbildēt, pareizi atbildēt. Tādēļ arī ir nepieciešama šāda te karte, kas sniedz informāciju visu cilvēku vietā. Pienācis laiks ieklausīties arī neatliekamās palīdzības sniedzēju viedoklī, vai šāda apkopota informācija ir noderīga viņu ikdienas darbā. Slimniekam, kurš nespēja sniegt par sevi ziņas, tajā gadījumā tas ir ļoti svarīgi. Latvijas iedzīvotājiem īpaši ir jāsaprot dažas lietas. Neviens nedrīkst runāt kāda cita pieauguša, pie pilna prāta esoša, pilngadīga cilvēka vārdā. Ar to es gribu teikt, radiem nav jāzina, ar ko kāds radinieks slimo. Radiem nav jāspēj sniegt ziņas, un mums nav nekāda tiesība sagaidīt no radiem kaut kādu informāciju. Bet cilvēks var, šī ir tā vieta, kur cilvēks var to slepeno informāciju nolikt, ar kuru rīkosies tikai ārsts. Tātad šī baltā karte apkopotā informācija var akūtās situācijās pat glābt pacienta dzīvību. Ne tikai šeit Latvijā, vai tā arī darbojas ārpus Latvijas robežām? Ja jums ir nepieciešama ārsta palīdzība ārzemēs, tad šī baltā karte sniegs informāciju par jums angļu valodā. Sarunāties ar ārstu angļu valodā, kaut arī varbūt angļu valodu tu ļoti labi zini, nav vienkārši īpaši, ja varbūt arī tam ārstam, kas sēž tev pretī, angļu valoda ir svešvaloda, ja, un lai varētu savu veselības vēsturi pastāstīt tiešām precīzi un nodot ārstam precīzi informāciju par sevi, šī baltā karte ļoti palīdz nodot informāciju. Dosimies uz Medrekordu banku, lai saprastu, kā tad šie dati tiek iegūti, apkopoti un glabāti. Sākotnēji klients tiek piereģistrēts un nāk uz vizīti pie ārsta, līdzi paņemot savus medicīniskos dokumentus. Vizītes laikā ārsts izvērtē un atlasa medicīnisko informāciju, kur ir klīniski nozīmīga. Ārsts sarunā ar klientu konsultē, kādu vēl informāciju būtu nepieciešams pievienot. Ja klientam pašam uz roku nav šādu dokumentu, tad banka iegūs klienta medicīniskos datus no medicīnas iestādēm, kurās tie atrodas. Kad medicīniskā informācija ir sašķirota, ārsts veids datu apstrādu un ievadi. Tad iegūtie dati tiek sistemizēti, tiek veidots veselības kopsavilkums, kas ļauj nekavējoties piekļūt izmeklējumiem un analīzēm. Visi dati tiek nodrošināti 3 valodās – latviešu, krievu un angļu. Tas ļauj savu medicīnisko informāciju operatīvi un saprotami nodot ne tikai ārstiem Latvijā, bet arī vēršoties pie ārstiem ārzemēs. Sistēmai ir būtiska loma arī rūpējoties par veselības profilaksi. Cilvēks pats var papildināt veselības informāciju ar asinsspiediena mērījumiem, pievienot lietotos medikamentus, veikt tās vakcinācijas un saņemt atgādinājumu, kad būs pienācis laiks revakcinēties. Šobrīd balto karti pieņem Latvijas neatliekamās medicīnas palīdzības mediķi visā Latvijā, Rīgas Austrumu slimnīcā, Pauls Stradiņa slimnīcā, Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīcā, Jūrmālas slimnīcā, Ziemeļkurzemes slimnīcā un Liepājas reģionālajā slimnīcā. Rodas jautājums, kā rīkoties ar balto karti. Izsaucot ātro palīdzību, uzrādīt to neatliekamās palīdzības mediķiem. Dodoties uz slimnīcu, uzrādiet karti uzņemšanas nodaļā. Daudziem radīsies jautājums, vai mani dati ir drošībā? Protams, Veselības datu banka nodrošina to, ka tiek izmantotas modernākās tehnoloģijas veselības datu aizsardzībai. Veselības informācija ir konfidencionāla un aizsargāta, un tā ir pieejama tikai ar cilvēka piekrišanu. Paldies par tavu izturību. Gribam teikt arī mēs, dāvājot tev 3 mēnešu abonementu medicīnas žurnālam 36,6, lai arī turpmāk smeltos labus padomus, kā būt veselai, stiprai un mūžai. Paldies tev! Paldies! Tātad saulēcīgas rūpes par savu veselību ļoti nozīmīgas, un rūpes par to kaut vai vienreiz gadā ir ļoti svarīgas. Paldies, ka bijāt kopā ar mums, un uz tikšanos jau nākamā sestdiena. Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4 un medicīnas sabiedrība ARS.